Ceturtdienas vakarā 7:08 šeit TV3 ziņu studijā Edijs Bošs. Labvakar! Jaunā NATO ģenerālsekretāra pirmā simboliskā vizīte šodien Kīvā. Cita starpā tur viņš arī komentēja, ko NATO domā par Krievu lidaparātu ielidošanu alianses valstu gaisa telpā. Bet ar difteriju saslimušo bērnu vecākiem šodien ir atjaunotas aizgādnības tiesības. Viņiem turpmāk jārīkojas bērnu interesēs. Un šajā ziņu pusstundā vēl arī par šādiem tematiem. Virzību Saeimā turpina ierosinājums par 2 partijas stabilitātei deputātu nosūtīšanu uz latviešu valodas pārbaudījumu. Priekšlikums šodien nodots izvērtēšanai mandātu komisijā. Sastādot nākamā gada budžetu, valsts apsola pašvaldībām lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali. Vietvars ar to gan nav mierā, jo naudas vienalga vairāk nepaliks. Skaidrosim, kādēļ tā. Lai mudinātu iedzīvotājus veikt valsts apmaksātus vēža skrīningus, atklāta kampaņa Atrodi laiku, lai dzīvotu ilgāk. Saeimas mandātu komisijai būs jāvērtē, vai ir